3 lietas, par kurām es gribu pievērst uzmanību un ar ko, manuprāt, Latvijā skatoties, ir diezgan zināms jautājumi, pie kā mums jāpiestrādā. Un tās ir zināšanas, iemaņas un pieredze. Ar vadītājiem ir tā, ka viņi pieņem lēmumus nekavējoties momentāni un veiksmīgi vadītāji tā dara. Līdz ar to atšķirībā varbūt no daudzām citām specialitātēm, kur ir laiks apdomāt un apskatīties grāmatā, vadītājiem un uzņēmējiem tā laika nav. Un viņiem ir jābūt iemaņām un pieredzēji pieņemt lēmumus automātiski. Un tas ir tas, kas ir izaicinājums visai Latvijas izglītībai. Visus tiem šaubām mēs no 7 gadiem sākam iet skolā, uzņemam zināšanas, praktiski ir vairāk vai mazāk vadīšanas, iemaņas un pieredzes rodas tikai apmēram 18, 20 gadiem. Un īpaši Latvijā šīs jautājums, ar ko mēs saskaramies, ir, ka veiksmīgi vidusskolas līmenī ir nolikvidēts pionieri, oktobrēni pionieri komjaunieši, kas tomēr bija vadītāju un iniciatoru pirmā kalve tādā skolas līmenī. Mums ir nedaudz darbojas junior achievement, skauti, bet mēs saskaramies to, ka cilvēki nav pieraduši strādāt ar cilvēkiem. Un dabīgi beigās nāk vadīšanas pieredze, tā ka jau konkrēti plāno lietas.